Čau! Esmu fizioterapeite un certificēta trenere Marta. Šis vingrinājuma komplekss palīdzēs atbrīvot tavu muguras lejas daļu, stiprināt tavu korseti un justies labāk. Nepieciešams tikai paklājiņš, bet ja tā tev nav, neuztraucies. Var izmantot arī dvieli. Pirmais vingrinājums. Apgulies guļus uz muguras, novieto pēdas ārpus paklājiņa, tavas rokas ir brīvi gar sāniem. Uzdevums – šūpot ceļus no vienas puses uz otru. Lēnas, mierīgas, brīvas kustības ar abiem ceļiem centies pēc iespējas pietuvoties grīdai, saglabājot plecus un rokas pie paklājiņa. Elpo brīvi, atkārto kustību vēl 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Super. Otrais vingrinājums. Pievelc vienu un otra cēla pie kroškuri tuvāk klāt un brīvi pašūpojies. No vienas puses uz otru jūti kā izmasējas un atbrīvojas tava muguras lejas daļa. Droši pildu kustību savā kustības amplitūdā, sev vērtā tempā un jūti, kā izmasējas un atbrīvojas tava muguras lejas daļa. Lēnām mierīgi vēl 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Trešais vingrinājums. Nostājies četrāpus pozīcijā, novieto plaukstas zem pleciem, ceļus zem gurniem un laidīsies lejā bērna pozā, ar iegurni tuvojies tuvāk klāt pie papēžiem un tad ar stingru vēderu nāc atpakaļ četrāpus un aktivizē pēdas. Aiziet atkal saliec pēdas kopā, laidies lejā, jūti kā dinamiski iestiepjas tava muguras lejas daļa un nāc stingru korseti taisnu muguru atpakaļ augšā. Atkārtosim šo kustību vēl pāris reižu, mierīgi lejā un atpakaļ augšā. Super! Ar plaukstām spēcīgi stum grīdu prom. Vēl 4. Elpo ielpas uz priekšu. Un izelpas atpakaļ. Ļoti labi. Vēl 2 reizes. Un noslēdzošā. Super! 4. vingrinājums. Tepat četrāpus pozīcijā ar labo roku ielpā plaši atveries augšā, grieztos vaļā un izelpā rotējot virzi plecu zem sevis. Atkal ielpa, plaši atveries augšā vaļā un izelpā virzi plecu zem sevis. Lēni vienmērīgi atveries un atpakaļ aizveries. Vēl 3, 2 un 1. Super! Atkārto to pašu ar kreiso. Ielpa plaši augšā vaļā un izelpa virzi plecu zem sevis. Ielpa augšā grieztos, izelpa plecs zem sevis. Elpo, lēni vienmērīgi kontrolē kustību ar ceļiem un pēdām stabilizē savu iegurni. Vēl 3, 2 un 1. 5. vingrinājums. Apgulies guļus uz vēdera, iztaisno rokas un kājas skatiens grīdā, zods pievilkts klāt. Spēcīgi pacel sevi augšā, atceļot rokas un kājas no grīdas, savēl celkoņas lāpstiņas, atpakaļ iztaisno un pālaidies zemāk. Cēlies augšā, savēl celkoņas lāpstiņas, iztaisno un laidies zemāk. Lēna, vienmērīga, spēcīgi kontrolēta kustība, sāsprindzina savu sēžu, muguras lejas daļu,
Šeit aktivizējas arī tava muguras augšdaļas muskultūra. Lēni vienmērīgi augšā, savelc, atbrīvo un laidies lejā. Vēl 4. 3. 2. Un 1. Super! 6. vingrinājums. Balstās ānis. Novieto savu elkoni tieši zem pleca. Apakšējā kāja ir saliekta, augšējā taisna, roku liec sēnos. Un šeit celsim gurnu augšā un laid atpakaļ lejā. Atkal augšā un atpakaļ lejā. Šis palīdzēs stiprināt tavu sānu muskultūru. Ja? Lēni, vienmērīgi kontrolēt kustību, cel augšā, laid lejā. Ja vēlies pamēģināt grūtāku variantu, izpildi kopā ar mani ar taisnām kājām. Aiziet vēl 7. 6. Ļoti labi turpini. 5. 4. 3. 2. Un 1. Atkārtosim to pašu uz otru pusi. Iekārtojies, elkonis zem pleca, apakšējā kāja saliekta, augšējā taisna un aiziet. Cel gurnus augšā un laid atpakaļ lejā. Skatiens uz priekšu, galva kā mugurkaula turpinājums un uz izelpām. Virzi gurnus augšā, jūti, kā aktivizējas tavs ķermeņa apakšējais sāns. Aiziet vēl 6, ja vari, pamēģini taisnām kājām. 5, super. 4, 3, 2 un 1. 7. vingrinājums. Apgulies guļas uz muguras, kājas ir saliektas plecu platumā, savas rokas novieto aiz galvas. Elkoņi skatās katrs savā virzienā. Un izelpu laikā lēnām atcel ķermeņa augšdaļu un laid atpakaļ lejā. Izelpas un ielpas. Tavs zods ir no kakla, tur pa vidu ir apelsīns. Un elkoņi skatās katrs savā virzienā. Muguras lejasdaļa spēcīgi virza grīdā. Celies tik augstu, lai tavas lāpstiņu apakšējās malas atceltos no grīdas. Vēl 6, 5, 4, 3, 2 un 1. 8. vingrinājums. Pacel rokas un kājas griestos, ievirzi muguras lejasdaļu grīdā un vienlaikus attālini pretējo roku un kāju, atgriezies sākuma pozīcijā un maini otru pusi. Šīs kustības laikā tev ir jānokontrolē, lai muguras lejasdaļa atrodas grīdā. Spēcīgi sasprindzini korseti un attālini pretējo roku un pretējo kāju. Šīs vingrinājums lieliski aktivizēs tavu dziļo muskultūru. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. 9. vingrinājums. Rokas saliektas aiz galvas, kājas paceltas priekšā un savieno kopā pretējo elkoni ar celi. Atgriezies atpakaļ un maini otru pusi. Apakšējo kāju tuvinot tuvāk klāt pie grīdas. Šīs vingrinājums aktivizē tavu slīpo muskultūru. Pārmaiņus viena un otra pusē. Super! Turpini līdz galam. Vēl 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
un vienā. 10. vingrinājums – atgriezies četrāpus, plaukstas zem pleciem, ceļi zem gurniem un vienlaikus cel augšā pretējo roku un pretējo kāju. Pārmaiņas, viena un otra diagonāli. Tavs uzdevums – turēt stingru vēderu, neizliekties muguras lejasdaļā. Skatiens paliek grīdā, galva kā mugurkaula turpinājums, spēcīgi izcelies no pleciem, aktivizē savas lāpstiņas. Stingrs, spēcīgs mugurkauls un rokas kājas nevis rauj griestos, bet maksimāli attālini. Iedomājies, ka vēlies nostiepties starp savu plaukstu un papēdi. Tie ir 2 maksimāli tāli punkti. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Fantastiski! Esam izdarījuši visus grūtākos vingrinājumus, vēl nedaudz stiepšanās un atslābināšanās. Nāc bērna pozā, novieto ceļus platāk, pēdas kopā un aizej ar rokām brīvi priekšā. Atbrīvo pieru grīdā, jūti, kā atbrīvojas tava muguras lejasdaļa. Mierīgas dziļas ieelpas un izelpas. Super! Nāc guļus uz sāna, apakšējā roka un kāja ir saliekta, savu augšējo kāju pievelc sev klāt. Virzi iegunu uz priekšu, celi tālāk atpakaļ, jutīs, kā pastiepjas tava kāju priekšējā daļa. Šis ir svarīgi, ja visu dienu pavadi sēdus, sasprings ne tikai tava mugura, bet arī tava ķermeņa lejasdaļa. Tāpēc mēs nedaudz atbrīvosim kāju muskultūru, kārtīgi pavirzi celi vēl tālāk atpakaļ. Notur šo pozīciju vēl nedaudz. Jā, paliec uz šī paša sāna, iztaisno apakšējo kāju, augšējo pārliec saliektu pāri. Piefiksē savu celi un ar augšējo brīvo roku plaši vēries augšā vaļā griestos. Ar plecu elkoni pēc iespējas tuvojies pie paklājiņa un esi tādā kā skrūvītē. Piefiksē, lai šis celis pēc iespējas paliek pie grīdas. Lēnām veries ciet un atkārtosim to pašu uz otru pusi. Gulies uz otra sāna, roka, kāja apakšējā saliekta, augšējo kāju pievelc klāt, virzi iegunu uz priekšu, celi pāvelc tālāk atpakaļ, jūti, kā iestiepjas kājas priekšējā daļa. Vēl nedaudz noturi, pāvelc celi tālāk atpakaļ. Jā, un tad maini. Iztaisno apakšējo kāju, augšējo liec saliekta pāri, piefiksē celi un ar brīvo roku atveries vaļā. Mierīgs dziļas ieelpas un izelpas. Super. Lēnām atgriezies atpakaļ vidū. Apsēdies sēdas pozīcijā, ar rokām iekarājies zem ceļiem un apaļu muguru atbrīvojies brīvi atpakaļ. Jūti, kā atslābinās tava starplāpstiņu zona un arī muguras lejasdaļa. Lēnas mierīgas elpas, vēl 4, 3, 2 un 1. Super! Paldies, ka vingroji kopā ar mani!
Aicinu iepazīties arī ar jaunāko rakstu par muguras lejasdaļas sāpēm. Tajā vari noskaidrot, kāpēc tās rodas un kā palīdzēt sev ikdienā. Ja tev noderēs šis vingrinājuma komplekss, es aicinu to vingrot vēlreiz, vismaz 2 vai 3 reizes nedēļā un kombinēt ar citām aktivitātēm. Kā arī padalies ar draugiem un kolēģiem, lai visi tavi līdzcilvēki justos labāk un baudītu dzīvi bez muguras sāpēm. Tiekamies citreiz! Čau!